Kā tev sauc un no kuras komandas esi? Esmu Emīls Iljāns, esmu no komandas vecumnieki jaunieši. Mani sauc Alise Vaičlana un es esmu no komandas VK Rīga. Mani sauc Dilans un es no komandas Rīgas Puszemju vidusskolu. Esmu Rodrigo Tauriņš un spēlēju 4. līgā Komodusā. Dāvis no komandas Subotas. Un par ko esi šeit? Labākā servētāja balva. Un kādas sajūtas šeit atrodoties? Diezgan patīkams, ka esi atalgots. Esmu par labākā servētāja apbalvojumu 2. vīriešu līgā. Pirmo reizi? Jā. Un kādas sajūtas? Bišķi uztraukums ir, bet tam arī pāriet pāri. Esmu šeit par labākā servētāja apbalvojumu. Pirmo reizi? Tieši tā. Otro. Pagājušajā gadā arī biju kā labākā servētāja sieviešu 2. līgā. Par labo bloķētāju 4. līgā. Un kādas sajūtas atrodoties šeit? Sajūtas labas balvas un paldies jums. Kā iesākās sezona? Sezona iesākās diezgan labi, visas spēles esam uzvarējuši, izņemot vienu, kur zaudējām 5 setos. Sezona ir iesākusies diezgan labi. 4 uzvaras, 2 zaudējumi. Sezona iesākās ļoti labi, salīdzinot ar pagājušo gadu. Meitenes cenšas, ir jaunas spēlētājas. Kopumā viss labi, forši. Sezona iesākās dalīti. Pirmajā sabraukumā bija labi, 1 uzvara, 1 zaudējums, otrajā, diemžēl, abi zaudējumi. Sezona iesākās labi, turpinām uzvarēt. Pavasarī arī sanāca paspēlēt volejbolu? Jā, pavasarī ļoti daudz spēlēju pludmales volejbolu. Diemžēl nē, es biju ārzemēs strādāt un tajā valstī, kur es biju, tur volejbols nav baigi izplatīts, tā kā nesanāca spēlēt. Jā, mēs ar komandu spēlējām vasarā Volejfest kausā un izcīnījām 5. vietu. Vasara nesanāca. Vasara bija grūti treniņi, tāpēc nesanāca uzspēlēt turnīru. Cenšamies, bet ne tik daudz, kā gribētos. Mēs bijām labāki par pretiniekiem, bet arī noteikti palīdzēja spējas organizēties, savākt labus cilvēkus uz spēlēm. Kā nekā vasaras līgā nāk tas, kurš grib, un atrast vislabākos gribētājus arī ir māksla. Ļoti labi. Un kā komanda sadarbojās? Lielākoties mēs redzējām viens otru pirmo reizi uz laukumu, bet 11 gadi pieredzes dara savu. Un ātri atradām viens otra vājās un stiprās vietas, ar kurām pēc tam tālāk strādāt.